es vienkārši atceros, kā mēs vispār līdz šai tēmai nonācām, tāpēc nelielu ieskatu, tādu 5 minūšu ieskatu, kā mēs varam palīdzēt un atbalstīt savus bērnus, kad viņi ir pazaudējuši, savā ziņā pazaudējuši savu identitāti. Tas var būt, es pieļauju, ka tas var būt kaut kādu iepriekšējo dzīvju kontekstā, kur nav pabeigts, nav sakārtots, kas ceļās augšā. Un tikpat labi tas ir arī šobrīd sociumā, kad, nu, tā kā, kur mums saka, ka bērni var izvēlēties, ja, savu kaut ko, bet būsim reāli, bērni tā, nu, nevelti ir tie 18, 16, 18, 21, ja, arī ar to alkoholu lietošanu, ar atbildību uzņemšanos un visu kaut ko. Tam ir kaut kāda, nu, tas nav vienkārši tāpēc, ka katrs var uzņemties atbildību. Un es vienkārši redzu uz savu 10-gadīgo, viņam liekas, ka viņš zina pa pasauli visu, ka viņš saprot visu un ka viņu neviens nevar apčakarēt, nu, ka viņš zina visu vislabāk. Bet tai pašā laikā tur ir, nu, tāda, ka nu, mēs ļoti labi zinām, ka tur tā, nevis, ka viņš nesaprot, bet nav tā, nu, loģiskā domāšana, nav tā loģiskā izvērtēšana, tās sekas viņš nespēja vienkārši ieraudzīt. Es gribētu teikt, es savos 18 un arī, nezinu, 20 šķemta noteikti redzēju pasaulī savādāk, un mans tas skatījums bija savādāks pasaulē nekā tagad ar to visu pieredzi, ja? Tā kā velti tas ir. Agrāk 20 gados man likās tiešām, ko tās 40-gadīgās iedomājušās, ka viņš super gudrākas ir. Tāpat visi zina. Bet vienkārši tagad es redzu, ka nu, kā, nu, tu nevari 20 gados zināt. Nu, tā kā tev nav, nevis tu esi stulbs vai ko tu nezini, visu var, bet tā pieredze nu, vienkārši nav. 20 gados nav pieredze, kas ir 40 gados. Griezies, kā tu gribi. Un tas es nerunāju par kaut kādām tur vienu sfēru, tur 20 gados, pieņemsim, biznesā noteikti kādam var būt lielāka pieredze un viss kaut kas nekā kādam 40 gados. Bet ja viņš ir tajā sfērā, tad viņam, un teiksim, bet kā sieviete, vienalga, bet tā dzīves pieredze ir, pieredze vienkārši ir. kā tāda. Ir savādāka un vairāk. Tāpēc kā mēs varam atbalstīt un ko mēs kā vecāki varam darīt, ka mums bērniem sākas kaut kāda identitātes krīze, kad viņš pats īsti nezina, kas viņš ir, un tā kā to domu es plānoju ievirzīt tieši par to. Jā, tas ir par identitāti, bet tas ir par es esmu meitene vai puisis, jo šobrīd apkārt ir, nu, tu vari izvēlēties. Nu, piedodiet, droši vien te būs kas atbalstīs un būs kas būs gatavi mest ar tomātiem, jā. Es nevaru izvēlēties būt vīrietis, ja es esmu sievietes ķermenī. Šajā dzīvē man šis ir jāpieredz. Kā es to pieredzu, tas ir pavisam cits jautājums, jā. Bet es esmu sieviete, un sievietēm ir tas, ka viņas var radīt bērnus, viņas var pabarot bērnus. Vīrieši ir tie, kas savādāk rada bērnus, bet viņi neiznēsā viņus. Un šitas ir tas moments, kad, nu, come on, mēs nevaram pateikt, ka ābolu koks ir bumbieris. Mēs varam pateikt, bet mēs nevaram sagaidīt bumbiešu no ābolu koka. Un, jā. Tieši par kā atbalstīt bērnus, kā palīdzēt bērniem, vai ko darīt situācijās, kad bērnam ir šī identitātes krīze, kur viņš ir vai no iepriekšējās dzīves savācies, vai no sociuma kaut ko dzirdējis, ka viņš tagad drīkst izvēlēties un nebūt nekas. Jā, tas ir principā, es nevienam nevaru pateikt, kas viņam ir jādara, ja? Ir jādara tas, ko tev šķiet, ko ir jādara, bet pirmām kārtām, mēs nerunājam tagad uzreiz par dzimumu maiņas operāciju, ja? Bet pirmām kārtām es teiktu, ļauj paeksplorēt. Ļauj padomāt, ko tas nozīmē, kā tas ir, un meitenēm ģērbties puiciski,
puikām ģērbties meiteniski, nu pamēģini. Jo tā var būt vienkārši fāze, kurai tu ej cauri, kas tev ir interesanti, tur iepazīt to otru dzimumu un saprast, kas tas tāds ir un kas tas tāds nav. Un īstenībā ļoti bieži šajā fāzē arī tiem bērniem iepotē, ko tu ģērbies tā kā vecis. Viņam rozā krekls, viņš ir gejs. Un atkal notiek tas, kad bērni grib iepriecināt savus vecākus zemapziņā. Zemapziņā viņi grib iepriecināt savus vecākus, kaut kāda interese viņiem ir bijusi, kas tur pat otru dzimumu tur varbūt, jā, un viss, un vienkārši, atkal signāls tiek sūtīts, un es pieņemu, ne jau apzināti, bet zemapziņā es pieņemu lēmumu, es tagad būšu gejs, vai es tagad būšu, es nezinu kas, nekas, jo es nevaru izvēlēties. Ļoti bieži šis tā kā apjukums, ja, viņš arī ir saistīts ar dzimtas traumu, kad ir kaut kur kaut kāda, trauma, kur tas bērns ir sapinies ar kaut kādu savu senci, neapzināti, zemapziņā, enerģētikā, un vienkārši, šis tā kā nāk uz āru kā, tā kā konflikts, ko pamanīs da jebkas, lai vienkārši ieskatītos iekšā un apskatītos, atdalītos. Reizēm tas arī īstenībā nāk no tā, kad es tik ļoti, es nezinu, bļāviens, Miķelītis, jā, tik ļoti es tur, kaut kas sakrita kopā, teiksim, vecāki šķīrās, Miķelītim bija 2 gadi, un vienīgais mans glābiņš no tā hausa ar vecāku šķiršanos un skandāliem bija grāmata par īkstīti, un tāpēc viņi man deva miera sajūtu, un tāpēc es sāku identificēties ar īkstīti, ar sievieti, un kad es esmu šajā te sajūtā, tad es jūtos labi un mierīgi. Kas ir konflikts un kas nav nekādā sakarā vispār ar seksualitāti un tam līdzīgi. Un es ieteiktu vienkārši runāt ar bērnu, neuzlikt zīmogu bērnam, aizvest kaut vai, es nezinu, uz siltajiem graudiem vai smilšu terapiju, kur arī ir, tie zemapziņas tēli, ja, un tu vari vairāk iepazīt un kaut ko saprast un kaut ko jau izmainīt, teiksim, arī enerģētikā pilnīgi iespējams. Es ieteiktu paskatīties šo te dzimtu un arī paskatīties kaut kādas iepriekšējās dzīves, jo tikpat labi tur var būt tas, kad, nezinu, es esmu bijis maniaks, kas esmu nogalinājusi tur 1000 sievietes iepriekšējā dzīvē, un tāpēc tagad es esmu, es nezinu, es nerunāju par dvēselēm, ja, es vienkārši pieļauju, es ar to nestrādāju tā kā tu, ja, un īpaši vēl šajā te sakarā, tas ir vienkārši minējums, ja, ka tur varbūt kaut kas vēl jāatrisina, lai tu varētu izbaudīt to savu normālā vīrieša ķermeni, piemēram, šajā dzīvē, lai nav kaut kāda vainas sajūta, tur nevelkās pakaļ. Jā, principā, principā par to, priekš manis ir ļoti liela starpība. Vai mēs runājam par seksualitāti un geju lesbietes, tas ir kaut kas pavisam cits, nekā tas, kad es nevaru izvēlēties, kas es esmu, vai es esmu meitene vai puisis, tas ir kaut kas pavisam cits. Un tas, kad sabiedrībā tas ir pieņemts, tas jau nenozīmē, ka visi bērni tagad nevarēs saprast, kas viņi ir. Jo ir tie bērni, kuriem ir ļoti skaidrs, kas viņi ir, un vienalga, kas tur būs apkārt, tad jau mēs ieejam tādā absurdā, kad, ja ģimenē ir māsa un brālis, tad viņi nevar spēlēties ar mašīnām un lellēm, viņiem jāspēlējās tikai ar bumbiņām, jo tas ir, lai neietekmētu otra dzimumu, ja.
Nē, nē, Nu, tas nav galīgi bet, par to. Tas ir par to, bet, ka tiešām, kad man nav, es neesmu saskārusies, es tikai dzirdējusi, tāpēc tas nav par to, ka meitene spēlējās ar mašīnām, un meitenei patīk, ka viņa puiciski tur iet, vīrišķīgi, viss, vai puišiem patīk, es atceros, tas, ko es darīju, es ļāvu savam 3-gadniekam vilkt kleitu. Māsai bija tātad kaut kādi 6 gadi, viņam bija 2, 3 gadi, un māsa viņu ģērba. Un es saprotu, ka tad, kad tu izspēlējies bērnībā, arī tas ir viens no tiem, ka tu izspēlējies, nu tad, kad viņam ir 6 gadi, viņam to kleitu tur gribēdams nevar, pat sarunāt mhm. nevarēja uzvilkt, vai ne? Un Jā. tas nav arī tā kā, jā, mēs nerunājam par seksualitāti, jo tur ir, tas ir ļoti, ļoti dziļi un kā es saku, seksualitāte traucē visiem citiem, nevis tiem, kam ir, kas ir tajā Mm, situācijā. Viņiem viss ir kārtībā, traucē mm, visiem apkārtējiem, tātad visiem apkārtējiem jā. ir jāstrādā. Es vairāk šajās aspektā domāju par to, kad ka tiešām ir šāda identitātes krīze, kad tā kā es neesmu ne šis, ne, tā kā tu nevari būt ne šis, ne tas. Mm. Tas, kā tu pēc Kaut tam kas tu esi, un izspēlēji, tu esi, tu esi jā. kaut kas, tev ir jābūt kaut kam, jo tev ir vieta būt te kaut kam. Vai tev ir pieredze, kur tu esi tā kā pusauģiem, bērniem visticamāk nē, jo bērniem ir, tā kā, es nezinu, bērniem vai pusauģiem, bērns droši vien, ka viņš vēl ir procesā tajā, vai kā tev liekas? Bet pusaudzis jau arī ir procesā. Nu, ja mēs domājam par to, ka ir līdz 25 gadiem attīstās tās smadzenes, jā, un tavas tur spriest spējas, un tur vēl nezinu kas, jā. Nu, tad pirmkārt, es domāju, ka tas ir diezgan nežēlīgi atļaut 16 gadu vecumā veikt dzimuma operāciju, jo tagad jau ir pagājuši jau apmēram 10 gadi kopš tām pirmajām dzimuma maiņas operācijām. Un ir daudzi, kas nožēlo īstenībā, kad viņi ir veikuši šo operāciju, jo, nu jā, nu vienkārši tas tīneģers nav spējīgs pieņemt tādu lēmumu. Viņš var justies slikti un vēl nezin kā, nu tad ir jāiet terapijā un tomēr tev ir jāatbīd, nu tev ir jābūt, ka tev smadzenes ir attīstījušās, lai tu varētu pieņemt šo lēmumu. Un nu, tas ir cits prāts vienkārši 16 un 25 gados. Un nu, tur tie mehānismi var būt tik ļoti daudz, nu, teiksim, piemēram, arī, teiksim, šis brīdis, ja, mamma, māsa, piedzimst puika, māsa spēlējās ar brāli, ģērbiņu kleitiņās, brālim patīk spēlēties ar māsu, whatever, viss kārtībā. Ieraugu tētis, oh my god, mans 2-gadnieks, mans mantinieks ir tagad saģērbts tur kleitiņā, kas tur ir, sviests, paņem, uzbrēc, tur nokaunina, rada traumu, un bērns redz kleita, tētis debīls paliek, kad ierauga mani kleitā, un tas var izspēlēties vēlāk, teiksim, ja, tas bija Kā 2 protests? gados. Jā, teiksim, ja, nu tas bija, teiksim, trauma notika 2 gados. Aug tālāk, 10 gados izšķirās. Tētis kretīns, nemaksā mammai alimentus, čakarē prātu, es tik ļoti mīlu mammu, ka es sāku mammu iepriecināt, tēti čakarēt, un es sāku staigāt kleitās. Ne jau apzināti, bet zemapziņā vienkārši mēs varam izpildīt šo te programmu. Un, teiksim, paiet laiks, tu izaudz, tev pāriet šis te vecuma posms, rebels, pusauģu vecuma rebelisms, un tu saproti, nu, labi, nu, īstenībā nav jau tik traki, ja nu, jādzīvo sava dzīve no Tas arī sevis. tīri normāls. Arī tad, ja viņš ir nenormāls, zin kā, varbūt tā, ka vienkārši viņš ir nenormāls un es ar viņu vienkārši nekontaktējos, bet es esmu ar to mierā, kad mēs nemēģinām. Nu, tas tāpatās tā kā mēs, kad mēs pasakām, ka es nekad nedarīšu tā kā man māte. Un tu izdari Cikos? speciāli. Pilnīgi tieši tā. Varbūt pa citu ceļu, bet tieši tur tu nonāc, ja? Un tas var būt protests. Jā, es pieļauju, ka ir arī kāds, kurš tiešām arī uztaisīs to dzimumu maiņas operāciju, bet es domāju, ka ļoti liela nozīme ir tai Latvijā jau, vecāku. man liekas, ka
Latvijā droši vien, ka nevar. Es nezinu, es neesmu interesējusies Es Latvijā. nezinu, vai var, bet Par, tas noteikti ir, nu, tas ir tāds, nu, tas nav tāds baigi pieejams, un tas, vai vispār taisa Latvijā, un man liekas, nu, tās var jau summas aizbraukt citur noteikti ir, uztaisīt, es tā domāju, tās kad summas ir uz. tādas, kad daudzi padomā, daudzi padomās, vai tiešām atļaut bērnam, vai pateikt, tad, kad tu pats nopelnīsi, varēsi taisīt. Mm. Jā. Nu jā, nu es esmu, pat cik es esmu mācījusies UK un Holandē, tad es esmu ar tur speciālistiem runājusi, ja. Bet, nu ļoti bieži tā ir tā kaut kādu, nu tas vecāks ar to savu baigo spiedienu, tas ir pareizi vai tas ir nepareizi, var īstenībā ļoti ietekmēt to, kas ar to bērnu tur tālāk notiek. Um, Nu jā, nu tie scenāriji tiešām ir ļoti daudz, un noteikti nevajag ņemt manis teikto kā kaut kādu tur 100% absolūto patiesību. Un, ja tavs bērns 20 gadu vecumā pasaka, nē, viss es gribu mainīt dzimumu, nu tad neko, ja tu negribi to bērnu pazaudēt, tad tu viņu atbalsti. Bet tu tomēr pamēģini nu, priekš manis, jebkurā gadījumā. Um, Skalpels ir tā kā, nu, pēdējais risinājums. Tabletes milzīgas, spēcīgas, un skalpelis ir pēdējais risinājums. Tu pamēģini saprast to cilvēku, tu pamēģini ļaut viņam pastrādāt, nu, un ja tā ir, nu, tad tā ir. Nu, un, jā, nu, kas to zina, uz kādu pieredzi tāda vēseli ir te parakstījusies, jā, bet. Arī, bet vienkārši to tu sāki runāt, man ļoti sasaucās ar to, kad tās bērnu pieredzes ir, protams, tas ir viņu kāda vēseles tā kā misija un uzdevums, bet kāpēc tieši tev kā vecākam tas ir jāpieredz, vai kāpēc man kā vecākam tas ir jāpieredz, tāpēc, ka tur ir mana kaut kāda ģēla. Un Mhm. lielākoties visi vecāki, kas nāk uz Akašu kroniku lasījumu bērniem, viņi tiek forwardēti back to yourself. Mhm. Pastrādā šito, jo tu bērnā redzēsi pavisam kaut ko citu, ja tev nebūs tā traumiņa. Un vienkārši man tā kā galvā šitie nu, vecāki vai onkuļi, tantes vai kaut kāda ģimene, kur ir, piemēram, nu, te vairāk ir par to seksualitāti, ja, par to, ka, ak, Dievs, nē, nekad, ne, nu, tā kā, nu, ko, kur, kā, nu, tālāk vai tuvāk viņiem dzīvē nāksies to pieredzēt, jo šis ir Mhm. par tīrīšanos, par pieņemšanu, par mīlestību. Mhm. Un jo tev ir lielāka pretestība pret kaut ko, vai arī traumiņas, piemēram, vecāku traumiņas, kā viņiem tur skolā apcēla, viņi to bērnu varbūt arī apceļ tāpatās, bet jā, tāda veselīte ir nākus pieredzēt, jo viņai arī to pieredzīti vajag, ja? Bet tas ir tā, ka Mhm. un vecāki pastrādājam ar sevīm, un varbūt bērnam arī vienkārši tur, viņam vienkārši nomainīs, viņam vairs nebūs jāspēlē šī loma. Mhm. Tā kā dažādi tie, kā tu saki, dažādi scenāriji, bet bieži vien ir tā kā atstrādā šito, un pēkšņi tavam bērnam ir drosme pateikt, vai tas bērns aiziet vispār uz citu skolu, vai kaut kas notiek, bet tā kā back to myself. Nu Kas tad? jā, nu un galvenais, ko atcerēties, ir tas, ka tavs vienīgais pienākums kā vecākam īstenībā ir to bērnu mīlēt ar šo te beznosacījumu mīlestību. Nevis mīlēt, tā, kad viņš ir skolas prezidents un nāk mājās ar desmitniekiem, bet mīlēt arī tā, ka viņš ir sliņķis, sluņķis un neizkāp no gultas 3 dienas un nemazgā matus, un vienīgais, kas viņam interesē, ir spēlēt spēlītes. Arī tad vienkārši pieņem, mīli un nemēģini, nu tā kā, ar tev kaut kas nav kārtībā, kāpēc tu neko negribi darīt, tu tur esi vienkārši, es nezinu, kas tur, es tavā laikā darīju to un šito, govis ganīju, un, un tu tur nezini, ko dari. Ar tev kaut kas nav kārtībā, ej tur pie ārsta parunā. Nu nē, nu tu centies
parunāt. Tiem bērniem jau negribas tiem vecākiem bieži vien runāt, vai ne? Bet vienkārši ieteikt, nu, aizej tur parunājies uz šito, vai aizej uz tur mākslas terapiju. Ne jau tāpēc, ka ar tevi kaut kas nav kārtībā, bet vienkārši, lai tu sevi iepazītu. Es neesmu nevienu savu bērnu sūtījusi uz mākslas terapiju, bet es izdomāju to, ka es vēlos šo te akašī lasījumu bērnam, lai es saprastu, vai es kaut ko daru nepareizi vai kaut ko daru pareizi, ja? Un tu neej pie sava bērna ar tādu nostāju, ar tevi kaut kas nav kārtībā. Tu esi slikts, tu esi salauzts, un man par tevi te jārūpējās, tagad ir no sērijas. Saņem sevi rokās un izdari kaut ko. Nu, nē, nu, teiksim, nu, labi, es nerunāju arī par tādiem galējiem kaut kādiem variantiem, kur ir narkotikas un tur viss ir slikti, ja? Un kas ir Tas ir atkal iesaistīti tas, tur. tur kaut kur sākās. Tur kaut Nu kur jā, nu sākās tas tā arī ir. nepieņemšana. Nu jā, Tikai bet nu tā tad, jāsaprot, nu. kur kas kā. Vai ne? Mm, Jo narkotikas nav par to, ka viņam viss ir labi, viņš ir atbalstīts, viņš ir mīlēts un viņu mīl un to vien dara. Tā mīlestība šeit ir uzsvars bez nosacījuma mīlestība. Un tas mm, ir kaut kas, man liekas, kas mums ir lielākam vairumam jāmācās, jo mm, pirmkārt, kas ir mīlestība, kāda mīlestība, un vēl kā tas ir? Kā tas ir? Jo mēs esam auguši tikai ar nosacījumu mīlestību. Un es mm, saku, ir baigi viegli lepoties ar bērnu, kuram ir 5 diplomi un viss kaut kas. Es tā lepojos tevim. Man prieks, mīļā māmiņa, ka tu lepojies un forši, un man prieks arī par tavu bērnu. Bet man reizēm ir jautājums, vai tu arī ar viņu lepot, vari pateikt, ka tu viņu lepojies, ja viņam nebūtu to 5 diplomu, un ja viņam būtu kaut kas mazāk nekā viņam ir šobrīd. Un, mm, tas, lai paliek retorisks jautājums, vai ne? mm, Un vienkārši tad, kad mēs ejam caur mīlestību, tas, ko mēs iedodam, viņš būs citā kvalitātē. Arī tas aicinājums, tas iedot nu vienalga, jebkas, ja mēs iesim mm, caur šo prizmu bez nosacījuma mīlestību, tas nenozīmē, ka mēs viņam, mēs mīlam, nekas tev trauki jāmazgā, nekas tev nav jādara, tu vari darīt, ko tu gribi. Tas nav par to. Arī mm. nomazgāt, mēs varam paprasīt caur beznosacījumu mīlestību. Un nevis es mīlēšu tevi, ja tu nomazgās trauks, un ja tu nemazgāsi, es tevi nemīlēšu, bet es tevi mīlēšu arī, ja tu nenomazgās trauks, arī, ja tu runāsi man pretī. Un tas nav par to, ka dēliņ tev nekas nav jādara, es tev tik un tā mīlēšu. Saprast, tā kā, ja? Nevis ar 11-gadīgu cilvēku smadzenēm šo mēģināt informāciju uzņemt, bet Mm, ar vairāk 10 gadu pieredzes smadzenēm, ja? Kad tas ir, jā, kādam tas būs pilnīgi tā kā, ko jūs tur muldat, vienkārši tas nav iespējams un nav, bet saprast to, ka jebkurš tā kā lūgums, aicinājums vai kā mēs, vienalga uzdevums, ko mēs uzdodam, ja mēs uzdosim caur beznosacījumu mīlestību, viņš būs savādāks nekā, ja mēs caur savu traumu, caur pāraprūpi un vēl visu kaut ko dosim. Tā kā beznosacījuma mīlestība nekad neaizvedīs nevienu neceļos, viņa aizvedīs tieši tur, mm, kur ir jāaizved. Un daudziem noteikti nāk prātā, kur vecāki tur izdabā bērniem. Izdabāt nav beznosacījuma mīlestība. yep. Izpatikt un dot visu, bērns tur vienalga dara, ko gribi, un tu viņam tikai dod un dod un dod. Tā nav beznosacījuma mīlestība. Beznosacījuma Nu, nav, mīlestība ir arī tā ir tava. robežas, noteikumi. Yep. Tā arī ir beznosacījuma mīlestība, bet vienkārši robežas vai noteikumi caur beznosacījuma mīlestību ir pavisam savādāki nekā caur traumu. Man nelaida uz diseni, es te bari nelaidīšu. Mm. Nu, tā kā Vai arī caur traumu man nekur nelaida, un tāpēc es tevi laidīšu, ej laidīšu, visur. laidīšu visur, visur, Jā. ej!
Tā Tā kā kā, jā. šitan ir, tā kā, jā, man liekas, šitan arī tā kā mēs atgriežamies pie tās identitātes, jā, kur mēs esam Mhm. pusaudzis. Ja man ļautu visu darīt, tad es tur būtu sasniedzis visu kaut ko, tad es tagad pēkšņi tā kā ļauju vispār darīt un nepieslēdzu to loģisko domāšanu, Mhm. kur vajadzētu un kur nevajadzētu. Mhm. Šis noteikti ir viela, kur augt mums visiem, un katram, un jebkuros Mhm. apstākļos mācīties beznosacījumu mīlestību pret sevi, pret saviem bērniem, vispār pret cilvēkiem apkārt, lai vienkārši šī pasaule kļūtu par kripatiņu labāka. Bet, Mhm. Un jā, es ieteiktu neiekrist upurītī un nevainot citus, nevainot sabiedrību jā, Ines, par to, tu jau par brauc to. dziļā tēmā, tu jau brauc Nu, dziļā nu tēmā. jā, bet vienkārši, nu tā kā es saprotu, ka daudziem varbūt vienkārši ir visādas kreizī nostāja, ja, pret, nu kā var būt grāmatas par to, ka tur meitenīte, kas nezināja, kas viņa tur ir no sērijas, ja. Bet, nu atceries to, kad izlasot to vienu grāmatu, izlasot informāciju, tavs bērns vienkārši redzēs, ka tas ir, nu, tas tā Tā ir, ir, tā bet tas var būt. nenozīmē, ka viņš to uzreiz identificēs ar sevi. Jo savādāk, nu, Svarīgi, kā vecāki attiecās, vai viņi taisa jā. tā kā par to tēti, ja? Vai viņi taisa drāmu un psiho un ārdās, un viņam šitas iespiedīsies, pagaidi, varbūt vajag. Pagaidi, man patīk, nu, tā kā Mm, savā ziņā interesanti, ka tā mamma tur mhm, ārdās, vai ne? Varbūt vajag pamēģināt šo. Bet mēs varam mierīgi, nu jā, ir tā, un mēs savam bērnam tā kā stāstam, ar savu piemēru rādam, ka mēs esam, mhm, eh, kā mammas, jā, mēs esam sievietes, mēs esam stabilas, mēs neārdamies par visu, mēs nepsihojam, mēs ne... Nu, tā kā, lai viņam vispār, tā kā, sieviete ir tāda, uz viņu var paļauties un visu ar savu piemēru primāri. Un otrais, mēs jau varam runāt ar bērnu, mēs varam stāstīt, ka, nu, ja tev ir krāniņš, nu, tu neesi Ilzīte. Nu, lai kā tu mm. gribētu, Ilzīte ir meitene, un meitenēm ir citi dzimumu orgāni, un vienkārši normāli, bez drāmas. Ot šo drāmu atstājam citai reizei. Nu, vat tieši tā, un teiksim arī, kādas ir tavas attiecības ar tavu ķermeni. Ko tu darīji tad, kad tas nezinu, nu, man tā tad ir 3 puikas, jā, un nu, teiksim tā, es neģērbjos aiz aizslēgtām durvīm. Un jā, sīkie ir ienākuši savulaik istabā, kad es pārģērbjos. Un katram no viņiem ir bijis milzīgs pārsteigums, kā tev nav krāniņš? Mammai nav krāniņš! Un kā tu reaģē tādā situācijā? Neskaties, ak, Dievs, traucmas, jā. Jā. Kā tu noreaģē uz to? Jo, ja tu šādi noreaģē, kad ienāk tava meita, tad nav nekāds brīnums, ja tu nevari pieņemt savu ķermeni, ja tev nepatīk tavs ķermenis, ja tev nepatīk, ka tu esi sieviete un tev pašai ir sliktas attiecības ar savu ķermeni, nu tad nav nekāds pilnīgi brīnums, kad šitāds te šausmas notraumē tavu bērnu, un viņi taču negrib būt sievieti, un ja es negribu būt sievieti, nu tad es būšu vīrietis, nu. Tā kā, tiek jāviens, Pat, tik pat, ja daudz, kas viņa negrib īstenībā būt sāks tajos vīrietis, bet vecākos. nepieņem savu sievišķību, tur jau arī ir ģēla, Nu, kur jā, 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 jā. Nu, tas, pētīt. protams, atkal tas nenozīmē, ja tas ir arī tāds ekstrēmais gadījums. Un, ja mēs, teiksim, paskatāmies, cik liela sabiedrības daļa pusauģi bērni ir šajā te krīzē, identitātes, seksualitātes un piederības krīzē, nu tā nav tik liela daļa. Nu, nav tā, ka 50% bērnu nezin, kas viņi ir, nu. Nu, patiešām nav, nu. Jā, tā kā sāc ar sevi un atceries to, ka netaisi drāmu
Un, nu, neviena multene tiešām, un tās grāmatas, kas tiem bērniem tiek rakstīts, nu, viņas ir vienkārši tiešām par to, kad tā ir. Lai mēs neejam un nenomētājam tos cilvēkus, kuri ir šādā te dzīves ceļā, lai mēs nenomētājam viņus ar sūdiem, lai mēs viņus negribam piesist krustā, bet lai mēs vienkārši pieņemam, ka viņi ir un it's okay. Jā, Tas ir nav tāpēc, lai tas ir kādu variants, ko mēs varam pārvērstu. darīt, vai ne? Nevis uztraukties Mm, par saviem, bet parādīt, ka tā arī var būt, un kad mēs varam pieņemt, un ka viņš nav ne sliktāks, ne labāks, un ka katram ir sava vieta, un katram ir savs laiks, un jā, tā kā tas tāda atkal mēs atgriežamies pie beznosacījuma mīlestības pret, nu, primāri jau pret sevi, jo mēs nevarēsim nevienam citam to iedot, ja mums nebūs pašiem pret sevi, vai ne? Nākamais ir tā kā mēs mm, ejam uzreiz, kā saka, ja sāc ar sevi, sāc ar savu ģimeni, tātad beznosacījuma mīlestība ģimenē, un tad mēs nesam tālāk. Šodien mēs varētu turpināt ilgi un dikti, un tad tās skolas, vai ne, un kā tu tagad tādu mīkstu pukainu palaidīsi skolā, jo viņam tur ir jābūt tofingam, mm, bet, jā, vienalga, sākam ar sevīm, sākam mīlēt sevi, un ja mēs mīlēsim sevi, mēs iemācīsim saviem bērniem mīlēt sevi, un viņam būs katra tā situācija arī tādā skolā, kur viņam ir jābūt spēcīgam un jāpastāv pa sevi, un varbūt jāpārkāp kaut kādas robežas, normu robežas, lai par mm, sevi pastāvētu. Viņš to darīs ar mīlestību pret sevi, un atkal tas būs pavisam savādāk, viņš to izdarīs. Un viņš mm, novilks, nu, tā kā pateiks stop, jo viņš saprot, ka viņš pārkāpj tā kā kaut kādas arī citu cilvēku robežas, ja viņš apzinās savas. mm, Ja bērns neapzinās savas robežas, viņš, nu, tā kā, kāpēc mēs brīnamies, ka viņi pārkāpj kaut kādas robežas, jo viņiem nav viņu. mm. Tā kā, jā, interesanti, tā identitātes tēma mums aizgāja, nu, tā kā vienmēr plašumā, bet Jā. tas ir tiešām tāds, kad tas māca daudz ko mums. Daudz Mēs ko. pat nepieskārāmies reliģiskai identitātei, kas ir vēl viena tāda diezgan milzīga, bet nu, tur jau viss skaidrs. Nu, tu iekrampējies savā šaurajā taciņā, kas ir mana reliģija, un neskaties nekur citur, un tu neesi nepieņemoši, ne tu vispār zini, kas ir unconditional love. Tā kā, Nu, jā. jā, par to mēs arī varētu noteikti vēl tikpat ilgi parunāt. Bet Mm, atkal, un tur atkal tā kā risinājums ir vienīgais beznosacījuma mīlestība, kad es ļauju katram pieredzēt sevi, kā viņš pieredz. Un tā reliģija, kas nemāca to, nu tad jautājums, vai tev vajag to? Ā, mm, Bet tā ir katra paša, tā kā atkal retorisks jautājums, katrs pats atbild, mm, vajag, kamēr vajag, tikmēr viss čil. Vislielākā, vispatiesākā reliģija, kas šeit uz zemes šobrīd ir, tā ir mīlestība, beznosacījuma mīlestība, un vienalga, kam tu tici, Dievam, visumam, radītājam vai budam, vai sauc kā viņu vēlēs, tas mēs pa lielam mēs runājam par vienu un to pašu. mm, Ja pamatā ir mīlestība pret sevi un pret citiem, nu sauc kā tu viņu gribi. Tajā momentā, kad tiek kaut kas izslēgts, nu, tā vairs, nu jā, tas ir rāmis, tā ir būda, nu, un tad katrs izvēlamies, vai mēs gribam dzīvot tajā, nezinu, savā ziņā man nāk vienkārši vārds tas kautuvē, ja? Jo ir reliģijas, mm, kur vienkārši viņi naturāli ir kautuve, nevis reliģija vai kas. mm, Nu, tad mēs izvēlamies, ko mēs gribam un kā, nu, sauc kā gribi. Ir viena vienīga patiesība, tā ir beznosacījuma mīlestība, kas ir pieejama mums katram, ikvienam. Mums tikai ir jāizdara izvēle. jā. Tad, lai mīlestībā, lai mīlestībā un mācamies to beznosacījumu mīlestību, un lai viņa vairojās mums visā pasaulē. Un Redz, lai ir, identitāte. lai ir Es vieta, esmu cilvēks, kas jūt bez nosacījuma mīlestību, un tas nenozīmē, ka tu esi paklājis, un tas nenozīmē, ka tu ļauj sev bradāt pāri. Tas nozīmē to, ka tu vari novilkt robežas, tu vari pateikt nē, un tu vari pieņemt un mīlēt vienlaicīgi. Tā kā, lai top.
Var un vajag, un lai top, un tiekamies nākošajā podkāstiņā.